Sveicināti! Šodien pastāstīšu par ikdienas kopšanu kafijas aparāta modelim E65. Kopumā kafijas aparātam ir 3 ikdienas kopšanas rutīnas. Piena sistēma reizi dienā, kafijas sistēma reizi nedēļā, atkaļķošana reizi mēnesī. Visas ikdienas kopšanas kafijas aparātā atrodas zem ikonas kreisajā pusē. Uzspiežam uz ikonas, šeit uzspiežam Complete. Sadaļā Cleaning ir 2 no mūsu tīrīšanām. Piena sistēmas reizi dienā, kafijas sistēmas reizi nedēļā, un zem Descaling ir atkaļķošana reizi mēnesī. Un tūlīt iziesim cauri visām šīm 3 programmām. Piena sistēmas tīrīšana jāveic reizi dienā, ja pagatavots kaut vai viens piena dzēriens. Lai tīrītu piena sistēmu, nepieciešami 10 ml piena tīrīšanas līdzekļa, jebkāda veida trauks un 200 ml tīrs ūdens. Tātad, lai palaistu piena sistēmas tīrīšanu, mēs spiežam Start, spiežam Confirm. Kafijas aparāts prasa iztīrīt notekūdeņu lādi. Ja tā ir pilna, izliejam ārā. Sekojam līdz instrukcijām ekrānā. Tad izņemam caurulīti no piena pakas un ievietojam mūsu sagatavotajā tīrīšanas šķidrumā. Un spiežam Next. Kafijas aparāts ir izskalojis piena sistēmu ar ķīmijas ūdeni. Mēs izliejam ārā atlikušo šķidrumu un papildinam tvertni ar tīru ūdeni. Ievietojam cauruli tīrajā ūdenī un spiežam Confirm. Kad tīrīšana beigusies, piena caurulīti ievietojam atpakaļ piena tvertnē. Nākamā ikdienas kopšana ir kafijas sistēmas tīrīšana ar tableti. Brew Unit Cleaning with Tablet. Spiežam Start, spiežam Confirm, iztīram notekūdeņu lādi, ja tā ir pilna, un ievietojam tableti tam paredzētajā vietā. Kad tableti ievietota, spiežam Confirm, un kafijas aparāts 12 minūtes pats tīrīsies. Tajā brīdī, kad būs iztīrījies, visi dzērieni būs atkal pieejami pagatavošanai. Nekādas citas darbības vairs nav jāveic. Trešā ikdienas kopšanas rutīna ir atkaļķošana, kas jāievēro 1 reizi mēnesī. Atkaļķošanai nepieciešams atkaļķošanas līdzeklis 50 ml un 1 litrs tīrs ūdens. Palaižam atkaļķošanas režīmu, spiežam Confirm, iztīram notekūdeņu lādi, ja tas nepieciešams. Ūdens tvertnē ieliejam 1 litru ūdeni un 50 ml atkaļķošanas līdzekli. Spiežam tālāk, tālāk. Piena caurulīti ievietojam ūdens tvertnē un spiežam tālāk. Šajā brīdī kafijas aparāts tīrīsies 20 minūtes, un pēc 20 minūtēm tas jautās izskalot ūdens tvertni un papildināt to ar 1 litru tīru ūdeni. To arī izdaram, un tajā brīdī kafijas aparāts būs iztīrīts. Praktiski padomu kafijas aparāta ikdienas lietošanai. Notekūdeņu lādi, brīdī, kad to prasa iztīrīt, izlejam caur priekšpusi. Brīdī, kad izsakšot notekūdeņu lādi vai kafijas biezumi, kafijas aparāts ekrānā jautās apstiprinājumu, vai tas tiešām ir izdarīts. Tajā brīdī nospiežam Confirm. Ja kafijas aparāts slikti puto pienu un piena sistēmas tīrīšana nelīdz, tad aicinu izjaukt piena putotāju sistēmu un izskalot zem tekošu ūdens. Kafijas aparāta pupiņu konteiners ir 1 kg. Tomēr aicinu izmantot tikai tik kafiju, cik būs paredzēts tuvākajā laikā, lai kafija vienmēr būtu svaiga un aromātiska. Jo regulārāk un rūpīgāk kopsiet savu kafijas aparātu, jo baudāmāk būs kafija.